Ceturtā stāvā atveļam. Es esmu tikai zirgs, bet man sirds ir silta un patiesa. Es gribu strādāt visgrūtāko darbu, tev par prieku. Labas auzas, siens un svaigs ūdens ir viss, ko es vēlos, un siltu sausu guļas vietu, kur varētu atpūsties, kad esmu beidzis darbu. Pirms jūkšanas labi apskati, vai man nav no agrākā darba kādi ievainojumi plecos vai uz kakla. Ja braucot novēro, ka pagriežu galvu uz vienu pusi, tad sakās, ir kāda kļūda. Esi tik labs un izlabo to tūlīt. Parūpējies, lai iejūgs man derētu un man galva varētu brīvi kustēties, lai darbā es savus spēkus varētu brīvi pielietot. Kad kliboju, tad mani pakavi nav kārtībā. Pārbaudi, vai esmu kārtīgi apkalts, un ved mani pie kalēja, kurš savu arodu prot labi, un neaizmirsti maniem pakaviem slidenā laikā piestiprināt rādzes, lai nepakristu smago vezumu vilgdams. Būtu labi, ja tu manu spalvu katru rītu izsukātu, jo tas man tikpat veselīgs, kā mēriņš auzu. Pārbaudi manus zobus, ja nevaru ēst. Varbūt manas smaganas iekaisušas, kuras, kā tu labi zini, ir ļoti sāpīgas. Nenogriez man asti, kas mani aizsargā pret mušām un knišļiem. Nerausti grožus un nesit mani nevajadzīgās dusmās, ja esmu kūtrs saprast, bet uzmundrini manu noskumušo prātu ar maigu balsi un roku. Neaizmirsti, ka pātagas sitiens nevairo manus spēkus, bet gan dara mani nespēcīgu aiz sāpēm. Vai tad tevi arī tūliņ kāds sit un plēš lūpas, kad tu, cilvēks būdams, kļūdies? Ja tev ir taisna un līdzjūtīga sirds, tad kalnā braukdams ar vezumu nokāp no tā un pieliec arī savu roku pie vezuma. Nekrauj man pārmērīgu vezumu, bet pagriez mani uz ceļa, nos no akmeņiem un grumbām. Tāpat nelieto braucot mutes dzelžus, kuri mani apgrūtina, bet ziemā saldē muti un zobus. Mani atpūtinādams uzmeklē aizvēju un aizliedz barību. Vasarā neatstāja mani karstā saulē, bet vējā un salā pienācīgi apsedz. Es griežos pie katra līdzjutīga cilvēka ar lūgumu. Ja redzi, ka esmu nokļuvis nežēlīga cilvēka rokās, kurš mani veltīga moka un nodzen līdz nāvei, nomērdē badā un slāpēs, sasit klibu ar jēli noberstām krūtīm un kaklu dzen mani smagā darbā, piekraujot pārmērīgus vezumus un daudze mani ar rungām un pātagām, tad savaldi šo necilvēku un paziņo viņa rīcību kārtības sargiem. Beidzot, mans mīļais draugs, ja mana veselība un spēki izsīkuši, un es palieku vecs un vārgs, un mans garais mūžs darbs ir padarīts, nepārdod mani svešam un nežēlīgam cilvēkam, kurš mani nokalpinās līdz pēdējam elpas vilcienam, bet dod man pelnīto iespēju viegli un bez sāpēm nomirt. Jo kā tu mani vienmēr redzēji, kā pieticīgu un uzticamu draugu, palīgu un maizes pelnītāju, tā es pateicībā par manu uzticamo kalpošanu sagaidu kā atlīdzību, mierīgu un vieglu nāvi. Paldies! Esiet mīļi aicināti iepazīties ar zirdziņiem, kur jau daži to dara, un arī tālāk aicināšu kopā ar Alīdu piedalīties rotaļās un spēlēs par zirgiem, un kā arī turpinām baudīt amatnieku
darbiņus. Un tālāk, 18:00 aicināsim uz stāstiem par zirgu, ko vadīs Liesma Lakzdiņa. Un ap 20. grupa Vilki mūs iepriecinās un ar mums kopā darīs daudz ko. Un tātad 21:30 apmēram uguns rituāls, pieguļas laika sajušana. Tā kā lūdzu, turpinām. Par zirgu lietām. Kuri vēlas piedalīties, lūdzu ieņemt anketas paņemt un par piedalīšanos pie labiem rezultātiem būs arī labas balvas. Tā kā izmantojiet.